Šodien mēs apvienotais saraksts iesniedzām pieprasījumu veselības ministram Hosam Abu Meri saistībā ar pirmā tipa diabētiem. Cilvēki nosvin savu 18 gadu dzimšanas dienu un palīdzību no valsts pazūd. Tas ir jautājums par dzīvību, tas nav jautājums vienkārši pieprasījuma pēc. Insulīna sūkņi un sensori ir jautājums, vai cilvēkam otrā rītā cilvēks pamostas. Mazliet, lai jūs saprastu, par ko mēs iesniedzam, par ko runājam, tad šobrīd viena no iespējām ir 4 reizes dienā durt pirkstiņā un skatīties, kāds ir glikozes cukura līmenis. Bet ir 21. gadsimts. Igaunijā, Lietuvā, Polijā ir sensori, kas ir pacientam uz rokas un dot signālu visiem ģimenes locekļiem mobilajā telefonā. Mēs zinām, vai šodien ir 4, 7, 18 un varam sekot līdzi. Un mēs varam nepiedzīvot hiperglikēmiju, kad ir ātri jālieto C vitamīns, kāds saldums, lai no tās izietu. Bet ko darīt naktī, mēs varam arī nepamosties. Un lai mēs saprastu arī vēl, ir šie insulīni, kas ir nakts devas un ir, ko mēs spricējam 4 vai citreiz pat ar korekcijām 5 reizes. Tas ir jautājums par cilvēkiem. Tas ir jautājums par 5800 cilvēkiem, kurus mēs varam palīdzēt un atrast naudu šai palīdzībai. Varbūt pakāpeniski, bet no 2024. gada mēs to nedarām. Ir jābūt rīcībai, nevis tikai solījumiem.